Labdien, draugi, atbalstītāji, dombiedri! Šis video ir atgādinājums par parītdienas, jeb 17. maija akciju, kurā mēs iestāsimies par vārda brīvību šajā it kā demokrātiskajā valstī. Un pasākuma norise sākums 18:30 pie Izraēlas vēstniecības Elizabetes ielā 2, kur mēs pateiksim savu paldies par to, ka Izraēla kontrolē notikumus Latvijā un darbības Latvijas preses laukā. Pēc tam mēs dosimies pie ārlietu ministrijas, kur izteiksim savu attieksmi pret ārlietu ministra Rinkeviča darbībām šajā kolaboracionistiskajā jomā par viņa sadarbību ar ārvalstīm, preses ierobežošanā Latvijā. Un mūsu gājiens beigsies pie Latvijas Radio 1 un tajā pašā laikā Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu ēkas, kurā mēs prasīsim Dimanta demisiju vai Sikšņa Latvijas radio ģenerāldirektora atkāpšanos. Tas ir mūsu plāns, lūdzu noklausies, lūdzu piedalies, atnākot, ja tu neesi Rīgā, nevari atbraukt, vismaz padod šo video tālāk. Un visiem tiem, kuri godina Herberta Cukura piemiņu, atgādināšu, ka 17. maijs ir Herberta Cukura dzimšanas diena, un Herberta Cukura piemiņas fonds, kuru arī es pārstāvu, rīko ziedu nolikšanu Brāļkapos 16:00. Lūgtum pieminēsim šo varoni. Viss paldies, uz redzēšanos jau parīt!